Cienījamie krāsavieši, atļausiet man griezties pie jums ar mazu lūgumu par svētku norisi 3. un 4. maijā šī gadā. Jautājums par mūsu apkārtnes teritorijas sakārtošanu. Es domāju, ka katram saimniekam pieklājas, kad pie mums brauc ciemiņi, kā mēs uzņemam un pieskatāmies, lai vairāk vai mazāk viss būtu kārtībā. Gribētu reizē atvainoties par noteiktiem satiksmes ierobežojumiem, kas būs principā 4. maijā. Gribu pateikt paldies cilvēkiem, organizācijām, kas šodien piestrādā pie saviem īpašumiem, pie apkārtnes sakārtošanas un cenšas to darīt, neskatoties uz lietaino, sliktiem laika apstākļiem. Es ceru, ka mēs visi kopā sagaidīsim svētkus labā noskaņojumā un ka visiem būs patīkami atcerēties, ka ir bijuši skaistā pilsētā pie Daugavas Krāslavām.